Labrīt, labdien, labvakar! Sveiciens visiem manā kanālā! Kā jūs redziet, ir sastādīts jaunā gada plāns. Tie, kas jau bija tiešraidēs jaunajā gadā, tie jau redzējām, ka no pagājušā gada plāna kaut kādiem 30 plus punktiem 6, bija izdarīti. Bet labi, plānu uztaisījām. Un ceru, ka šogad kaut kā plus mīnus izdarīsim vairāk. Ja. Pagājušo gadu un aizpagājušo gadu mums bija 3 sadaļas. Tātad svarīgi, netik svarīgi un ļoti svarīgi. Es šogad esmu atstājis tikai 2 sadaļas. Tātad vienkārši svarīgi un ļoti svarīgi. Ja. Tā teikt, vienkārši svarīgi tātad darbošanās ap mašīnām. Jā, piemēram, būtu forši, no skatījumiem dabūt to štuku. Gandrīz jau pietuvojamies, bet neesam. Jā, kaut kādi pasākumi. Pagājušo gadu nesanāca neaizbraukt ne uz vienu festivālu un pasākumu, un cerams, ka šogad sanāks. Ģitāras arī ielicis, reku skatītāji, jūs prasat 12 stundu strīmu vai 24 stundu strīmu. Labi, jaunā gada strīms neskaitās, jo tur jau bija 12 plus stundas. Izrādās mēs 31. nobliezam 12 plus stundas. Jā. Bija ļoti svarīgi, kas ir svarīgākais, protams, man vissvarīgākais ir sīkais un pavadīt laiku ar viņiem, jā. Pagājušo gadu bija tai sarakstā, ja, un tas ir praktiski vienīgais, kurš tiešām ar labu ķeksīti ir izpildīts un vairāk laika ar sīkajiem. Tad vienkārši turpināt ar sīkajiem daudz vairāk laika. Ja. Tad kempera braucieni, vismaz 3, viens no tiem nedēļa ar bērniem, ja, kaut kādā Ventspils vai vēl kaut kur. Pavasam no rudens brīvdienas nedēļa pie manis sīkajiem, jā, jo pagājušo gadu tā arī sanāca, gan pavasara, gan rudens brīvdienas sīkie bija pie manis, abas 2 nedēļas un vēl visādīgas citus laikus, jā. Reklāmas un sadarbības, jā, cerams, ka arī nākamgad mums būs kādas reklāmas no Latvijas, jā, kad kaut ko dabūsim, varbūt, reklamēt, būtu forši vairāk par vienu video, ja kaut ko uztaisīt, varbūt vienkārši sponsors, jā, sponsorēt, kad katrā video šī video sponsors, kā es, piemēram, tur pirmīt, mans Maks, jā, bet jebkurš cits arī varētu būt katru reizi parādīties stūrītī, ja, kad šī video sponsors ir tāds un tāds, tur reizi mēnesī, reizi vai kā tam līdzīgi, bet būtu forši, būtu forši, vai ne? Pagājušajā gadā reklāmas tātad, kas mums bija pirmais? Pirmais mums bija Autostarts, kurš mums sataisīja ģeneratoru Audikam, ja, un pēc tam es dabūju rokās Vevoru. Vevoru es dabūju rokās, ja. 2 reklāmu video uztaisījām, apskats, ja. Unboxingus uztaisījām. Paldies viņiem, kad bija tāda iespēja, ja, kaut ko uztaisīt. Kas būs šogad? Skatāmies, nezinu. Turēsim iekšķi, ka būs vairāk. Ne? Ja būtu vairāk piķis, lai kaut ko izpaustos blakus, vai ne? Tātad, jā, tad moču braucieni, protams, mocis vispirms ir jāsataisa. Ar teltīm uz LT vai Igauniju, jā. Savs zemes gabals, es nezinu, bet es esmu ierakstījis, jo gribētu kaut ko savu zemes gabals, jā. 7. punktā es esmu ierakstījis arī jaunu draudzeni. Vajadzētu, vai ne? Cik tad es jau esmu 5,5 gadus jau viens, vai ne? Laiks atrast otru pusīti laikam. Laivas braucieni, jā. It kā pagājušo gadu jau bija, bet, tāds, ja šis ne tāds pusstundas izbrauciens. Cerams, ka šogad sanāks vairāk. Šite vajadzēja uzrakstīt subdēli. Es taču pagājušo gadu nopirku subdēli. Viņu vajadzētu iztestēt beidzot.
te vajadzētu pierakstīt vēl klātī visu kaut ko. Tātad velobrauciens, iemācīties ar plēšu kontrolieri šaut, jo šauti traģiski ar manā ar viņa, grūti. Un līdz ar to man ir dusmas kaut to pašu Fortnite spēlēt un kaut kā nemaz neķerās nemaz viņam gandrīz vai klātī. Pierakstīt ceļojums uz ārzemēm. Jā, ceļojums uz ārzemēm. Tikai ne Lietuva, Igaunija, jā, tas neskaitīsies. Tā kaut kur izrāk daudz naudas. Jā. Un, jā, svarīgi būtu, gribētu šogad mazāk lietot alkoholu un vairāk sportot. Tā teikt, vairāk pievērsties kaut kādām aktivitātēm, tādām mazāk kaut kādas tiešām aliņu sūkšanas vai kaut ko tam līdzīgi. Vairāk kā gadu stāv velotrenažieris autobusā, nezinu, laiks pielikt strāvu klātī un katru dienu pa bišķiņam pamīties. Jo viss ir sagatavots, pa teļuks ir priekšā nolikts, uzliec kino un lēnu garu min pedāļus. Eglīte jau ir pusbirusi, nobirusi. Laiks viņu man arī novāk nost. Kas šodien ir pa datumu? Šodien ir svētdiena. Un jānovāc nost eglīte, viss te man birst. Labi, nobirdināšu te visu. Nobirdināsim viņu visu līdz galam, viss, kas birst, lai birst. Jo, pēc tam visu, pa visu autobusu tāpat tās skujas tūliņās būs jau. Kā es ar to paklāju cīnīšos tagad, visa grīda ir ar skujām. Jā, šogad kaut kā pilnībā visur visas skujas ir sabirušas. Nav labi, not good. Kur šitais tu stāv? Jā, vakardien spēlēja. Šitā te. Jā, būs plēšu unboxings arī, tur nenokavēsiet, būs, kaut kad jau būs iespaidi un spēles un visu pārējo, ko es ar viņu daru. Būs jums kaut kāds apskats. Tāds mans pirmais apskats ar manu pirmo, tā teikt, gluži ne pirmās konsole, jo pirmā konsole man ir Xbox, bet es uz tās uzspēlēju tikai praktiski vienu spēli. Vienu spēles es uz viņu, kaut kā tā. Kā jūs redzēt, eglītei viss. Eglītei viss kaput. Jā, malciņu arī nopirku. Traks var palikt. Kas nevar, kaut kāda skaidiņa johaidi. Nav tās skojas johaidi. Labi. Davai, slēdzam iekšā. Aiziet. Cerams, nebūs mocības. Labi, pirmajiem piegājieniem būs ok, bet te vēl gulta ir pilna. Gulta ir pilna ar sariem, tā kā vēl ilgi durstīsies. Ko daru šitās dienas, stumi iekšā, viss saldums, kas ir palikuši, viss ēdamais, pilns leduskapis. Es laikam negribu nemaz uz svariem kāpt. Nemaz negribu redzēt, cik tie svari tur tagad rāda. Droši vien kaut kādus 106, 100, es pat nemaz nezinu. Reāli, tagad šitās pēc jaunā gada to vienu dienu pastrādāju piekdienu, un pārējās dienas rīktīgi slinkoju. Cik slinkoju? Salocīju lāpstu, bet jums jau būs video. Jums būs video drīz tuvumā. Iemetīšu jums mazu īsu kadru. Ko? Pirmais sniega tests. Jā, salocīju Hondiņai lāpstu. Gribējuši vakardien locīt, bet kaut kā vispār ņihaču tāds ieslēdzies. Vajag atpūsties. Rītdien sāksim strādāt. Tad jau rosīsimies. Jaunajā gadā ar jaunu jaudu iekšā. Vai ne? Jo saraksts ir uztaisīts. Te vajag man ļoti daudz naudas. Jau kur mēs te pielikām katram punktam. Mocis štuka, Allroads tehniskajam būs štuka. Renault Masterītiem vajadzētu arī sataisīt. Karoči gandrīz katrai pozīcijai. Tur,
Štuka. Es nezinu. Tagad jau sāku taisīt šo visu. Skaitīt plus mīnus, tad es tāds bāc. Man taču nesanāk. Labs ir, kungi dāmas. Gan jau redzēsiet, kā iet. Jūs droši arī, kungi dāmas, uzrakstiet, kā jums pagājušais gads ir pagājis, ja? Jo īstenībā bez saraksta mēs izdarījām visu kaut ko īstenībā. Ja? Man sākumā likās, ka pagājušais gads tāds, ko tad es īsti pagājušo gadu darīju? Tāds jautājums vienā brīdī bija. Bet kad es tā paskatījos savus video, un kādēļ es sev tā jautāju, un es tāds, jo biju apslimis pirmais Ziemassvētkus un visu pārējos. Grūti savākt tās domas bija un visu pārējo, un tad bija tāds, vienā brīdī es tāds uzjautāju tāds, ko pagājušajā gadā es esmu darījis. Es tāds, uzreiz man tāds erors, es tāds, ieraugot to sarakstu, ka tikai 6 punkti, ko tad es pagājušajā gadā darīju. Bet uzmetot aci uz video, ja, kas man atgādināja, ko esam darījuši, ko tik neesam sadarījuši, vai ne? Un nav jau tā, ka nekas nav galīgi darīts, vai ne? Viss, kas nav darīts, netika vispārībā saraksts ņemts vērā. Tagad saraksts ir uzbliests ar labāku flomasteru un ceru, kad uzreiz nenodzēsīsies, jo iepriekšējais bija uzlikts ar parasto flomīti, un viņš kaut kā baigi viegli dzēsās ārā, tur bišķiņ ar lupatiņu kaut kādu vai vienalga kaut kur nobliez, un viņš viss izdzēsās. Mēģināsim bliest pēc šitā. Mēģināsim un vilksim ķeksīšus par to, ka izdarīts, un lai nākamgad mums ir tomēr labāks gandarījums pēc tā, kad būs kaut kas vairāk izdarīts. Nav nejausmas, es kā nekā esmu auns. Pēc sarakstiem es nekad neesmu strādājis, arī pēc saviem. Kā jūs redzēt, visi iepriekšējie saraksti ir uztaisīti un izmesti mēslainē uzreiz. Bet uzrakstiet, kā ir jums. Varbūt jums ir labāk un jums izdodas strādāt pēc kaut kādiem sarakstiem, saviem plāniem. Un jā. Kaut kā tā. Tā kā droši uzrakstiet, kāds ir jūsu, piemēram, lielākās šī gada apņemšanās. Jā, man nav nekāds tāds liels nekas šeit ierakstīts. Viss ir tāds virspusēji. Nekas tāds liels nav ieplānots nākamgad. Viss ir tāds pa bišķiņam tur, bišķiņ tur, vai ne? It kā izdarāmas lietas, bet es jau nebūšu ja kaut ko nesastrādāsim jaunu, vai ne? Tādēļ tas šoreiz arī viss. Neaizmirstam, esam pozitīvi. Kaut ko foršu uzrakstam komentārā. Uzmetam īkšķi. Tā. Tieks.